Var sakot, izstāstīšu īsākā versijā. Mēs dodamies pārgājienā uz Zebras ezeru. Mums ir diezgan pārbāz mašīna ar visādiem cilvēkiem. Lūk, šādi viņi izstāst pirms pārgājiena. Pēc tam redzēsim, kā viņi izskatīsies pēc pārgājiena. No, Rob, pastāst par pārgājienu. Nezinu. Nā, jau neesmu. Nemaz tik nogus. Vēl neesi? Nē. Zinu, ka mēs tūlīt salīsim. Ārā līs lietas, mēs esam konkrēti jau izmirkuši, no, bet nē. Man kāds visu laiku mēģināja ieskaidrot, ka varavīgs sākums nav iespējams. Šajā spoku mežā dzīvo spokaini cilvēki un spokainas lietas. Un šeit mēs varam pasīties, mēs skatāmies tupus, mēs redzam ļoti spokainas lietas. Palīdzi man, jā? Nē? Jā. Klīstam jau kuro stundu. Mēs esam nonākuši līdz skaistai vietai, sazinu, kurā vietā. Žēl pēc kartas mēs nevaram noteikt, kas tā ir par vietu. Mūsu grupa lēnā garā dodās ceļā uz mašīnu. Tātad, mēs jau klīstam 7. stundu. Un šobrīd mums ir vienīgais variants iet caur kaut kādu dīvainu mežu. Un pēc nepilnām 40 minūtēm paliks tumšs. Mēs apmaldīsimies. Paliksim pa naktmežā, un tas būs baigi forši. Tas padara šo visu pasākumu vēl interesantāku. Jo īsti ceļu meklētāji izvēlās ko? Grūtāko! Pārgājiens ir diezgan interesants izrāsies. Jo Drīz paliks tumšs, mēs joprojām esam mežā. Mums ir nedaudz izlījusi karta. lai neteiktu vairāk. Lai neteiktu vairāk, mums ir viens kompas, kur mēs lēnām vadamies. Kas ir rokas pulkstens? Tas ir rokas pulkstens. Cerams, ka tas mūs nepametīs. Distort, tas nozīmē, tas ir slikti. Šis pārgājiens vienkārši lielisks. Lieliskākais pārgājiens varētu teikt, ka manā dzīvē. Man ļoti patīk tāda apziņa, ka mēs apmaldamies, bet mēs visi esam tomēr kopā un tādā sirsnīgā sadraudzībā. Tas mums vienkārši tā tuvina un tāda mīlestība rodās mums. Sāk palikt tumšs, šeit principā ir mežs. Tā, mums ir arī karte. Mums šeit ir karte. Mēs viņu nopirkām pa latu. No bombžiem. Vietējiem. Tā, principā es jums varu parādīt kādu situāciju, tāpat ir apakšiņas. Tā, reāli, mašīna ir šeit, jā. Mēs gājam te, šeit kaut kur, un tad mēs esam kaut kur šajā vietā. Šeit mēs redzam tāds Mazais punktiņš, tas, ko tu rādīji. Liels zaļš tāds laukumiņš, jā. Un, nu, šeit ir liels zaļš laukumiņš, tas ir mešs, jā. Un, nu, šeit arī mēs redzam apkārt mešs. Šeit mēs redzam, par laimi mums ir kompas. Distort, tas nozīmē, tas ir slikti. Redzi, mums vajadzētu it kā ziemeļu vai kaut vai tādu, bet pašlaik viņš rāda distort. Es nezinu, kā esam pazuduši. Tad mums ir vēl nedaudz restartiņš. Un joprojām ir distort, bet tā, principā. Dienvidu austrumi. Mums vajag ziemeļa austrumus.
tad mēs principā vienkārši ejam, nu, tas virziens. Un tad mēs nonāksim kaut kur tur pie mašīnas. Tā kā nav tik traki, saglabājam paniku un turpinam iet, jo reāli pēc pusstundas jau būs tā, ka mēs vairs nevarēsim atpazīt, kurš mums iet blakus. Tās drošībai. Varbūt arī. Tā, pārgājies bija ļoti labs, nu, diemžēl mēs jau esam atgriežušies atpakaļ, jo vairs neesam mežā. Bet pārējais, principā, labi, nu, vecāki piedod to. Man vienkārši vēst. Bet pārgājiens. Pārgājiens arī bija labs. Nu, nedaudz sāp kājas, bet bija interesanti. Bija jau komandas darbs. Bija parši, jā. Man ļoti patīk, tas bija ļoti brīnišķīgs, nopietnas izplētējos brīnišķīgi. Jā, bija vajag forši. Pārgājiens bija labs. Laši draugi. Man gāja labi, tikai tagad esmu pieaugusis. Mēs visi esam sveiki veseli, mēs arī visi vienīgi. Tagad mēs dodamies mājās. Ko man patīk pārgājiens, viss kārtībā. Kārtībā. Ko tāds mierīgs esi? Es esmu labi. Tātad, pārgājiens. Sākumā jūs redzējāt, ka viņi visi ir baigi aktīvi, baigie varoņi, visi kaut kur skrien, ārdās, bļaustās. Šobrīd viņi kuļ kā mazi jēriņi, kūtī. Pārgājiens bija super, ļoti garš, bet tas ir ļoti noderīgs svētdienas dienā. Un viennozīmīgi es jums iesaku pievienoties mums nākamreiz. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Šis bija Rīgas ceļu meklētāju kluba 7. atskats par to, kā viņi ir pavadījuši savu svētdienu pārgājienā. See you later!